Vai parastam grimam ir alternatīvas? Mūsdienās ir. Skatāmies jau nākamajā sižetā, kādas ir iespējas ik rītu pamosties skaistākai. Pēdējos gados viens no pieprasītākajiem pakalpojumiem skaistumkopšanā gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē, jo īpaši sieviešu vidū, ir mikropigmentācija. Šādas procedūras lielākais plus ir ilgnoturīgas un dabiskas uzacu, acu līniju un lūpu kontūra akcentēšana. Profesionālās mikropigmentācijas centrs SIA PMC ir viens no zināmākajiem šādu pakalpojumu sniedzējiem Rīgā. Dotajā brīdī centrā strādā jau 6 darbinieki, no kuriem 4 ir mikropigmentācijas speciālisti ar plašu starptautisku un veiksmīgu pašmāju pieredzi. Viena no pieprasītākajām procedūrām ir uzacu mikropigmentācija. To ir iespējams veikt vairākās tehnoloģijās. Viena no dabiskākajiem efektiem sniedz matiņu tehnoloģiju, kas gala rezultātā uz ādas izskatās kā īsts mats. 3D efekts tiek panākts ar izturēšanas, aizpildīšanas metodēm, kā arī izmantojot dažādu krāsu toņus. Tādā veidā tiek panākts jo īpaši dabisks uzacu efekts. Pašu mikropigmentācijas procesu varētu skaidrot kā īpaši saudzīgas krāsvielas ievadīšanu ādas dārmas slānī, tādējādi netraucējot dabisko matiņu augšanas procesu. Neskatoties uz to, krāsas noturība ir līdz pat 2–3 gadiem. Laika gaitā ievadītais pigments pakāpeniski paliek gaišāks, tādēļ reizi gadā speciālisti iesaka veikt profilaksi. Pats pigmentācijas process tiek veikts ļoti rūpīgi. Pirms jebkuras zonas apstrādes vispirms tā tiek iezīmēta ar noņemamo kosmētiku, lai piemeklētu klientam visatbilstošāko formu un krāsu toni. Kad meistars ir saņēmis apstiprinājumu, var sākties īstā pigmenta ievadīšana. Vidēji viena procedūra ilgst apmēram 2 stundas. Lai mikropigmentācijas process nebūtu sāpīgs, tās laikā tiek izmantots īpaša anestēzijas līdzeklis. Nākotnē uzņēmums plāno piesaistīt arī klientūru no citām pasaules valstīm, popularizējot savu pakalpojumu turistiem pieejamās vietās un interneta resursos.